Kas ir urāns? Sveiki, inženierijas cienītāji! Mani sauc Igors Felips, un šodien mēs runāsim par ļoti svarīgu un pretrunīgu materiālu. Un tā izmantošana var būt gan sabiedrības labā, gan arī kaitīga. Urāns. Bet kas ir urāns? Urāns ir ķīmisks elements, kas pieder smago metālu saimē, un periodiskajā tabulā ir apzīmēts ar ķīmisko simbolu U. Tas ir viens no pazīstamākajiem elementiem, jo to izmanto kodolenerģijas ražošanā un kodolieroču izgatavošanā. Tas ir radioaktīvs elements un izstaro alfa, beta un gamma daļiņas. Šī īpašība izstarot radiāciju padara urānu noderīgu kodolenerģijas ražošanā. Piemēram, urāna kodolšķaušanās tiek izmantotas siltuma radīšanai, kas tiek pārveidots par elektrību kodolstacijās. Urāns dabīgi sastopams Zemes garozā, un par spīti tam, cik tas varētu šķist neticami, tas ir viens no visbiežāk sastopamajiem elementiem uz planētas. Tomēr tas nav sastopams tīrā veidā, bet gan tādos minerālos kā uranīnīts un karnotīts. Lielākās urāna rezerves pasaulē ir koncentrētas dažās valstīs, tostarp Kazahstānā, Kanādā, Austrālijā, Krievijā, Dienvidāfrikā un Amerikas Savienotajās valstīs. Šīs valstis ir atbildīgas par lielāko daļu pasaules urāna ražošanas. Tas, kā urāns ir sastopams dabā, ir atkarīgs no tā, kāda veida minerāla atradnē tas atrodas. Un tāpat kā tā forma, arī tā iegūs process ir atkarīgs no tā, kāda veida atradnē tas atrodas. Ir trīs galvenie urāna atradņu veidi – magmatisku iežu atradnes, smilšu atradnes un noglumiežu atradnes. Magmatisko iežu atradnes veidojās, kad urāns koncentrējās magmatiskajos iežos, piemēram, granītā un riolitā. Šīs atradnes atrodas teritorijās ar vulkānisko aktivitāti, un urāna ieguve no šīm atradnēm parasti notiek ar pazemes ieguves metodi. Savukārt smilšu atradnes veidojas, kad urāns koncentrējas nogulumiežos, piemēram, smiltīs un grants slāņos, tādās vietās kā pludmales un pat tuksneši. Šīs atradnes bieži sastopamas sausā klimata apgabalos, piemēram, Sahāras tuksnesī, un urāna ieguve no šīm atradnēm parasti ietver nogulumu skalošanu, lai atdalītu urānu. Smilšu atradnes ir sastopamas arī citviet pasaulē, piemēram, Indijā un pat Brazīlijā. Tiem, kas jau ir dzirdējuši par melno smilšu pludmali Gvaraparī, Espiritu Santu štatā, zina, ka ir iespējams iegūt urānu 233 no torija, kas atrodams šajā pludmalē. Nogulumiežu atradnes veidojas, kad urāns koncentrējas nogulumiežos, piemēram, kaļķakmenī un slānekļos. Urāna ieguve no šīm atradnēm parasti ietver atklāto karjeru un arī pazemes raktuvju ieguvi. Ir svarīgi uzsvērt, ka urāna ieguve jāveic uzmanīgi un atbilstošā veidā. Atbildīgi, lai samazinātu gan ietekmi uz vidi, gan cilvēku veselību. Kalnrūpniecības uzņēmumiem jāievēro noteikumi un normatīvi. Stingri noteikumi, lai nodrošinātu savu darbinieku un vietējo kopienu drošību, kā arī samazinātu ietekmi uz vidi. Kad minerāls ir iegūts, sākas šī urānu saturošā minerāla izņemšana. Pēc urāna iegūšanas tas tiek apstrādāts, lai noņemtu piemaisījumus un palielinātu tā koncentrāciju bagātinātā urānā. Bet, ja tas ir bīstams materiāls, kā tiek veikta tā ieguve, neradot riskus strādniekiem? Urāna ieguve var veikt droši, ja tiek veikti atbilstoši pasākumi drošības nodrošināšanai. Iegūves procesa laikā var izdalīties radioaktīvi gāzes, piemēram, radons. Radioaktīvās daļas, kuras var ieelpot strādnieki vai kas var nonākt apkārtējā vidē. Turklāt pārmērīga starojuma iedarbība var izraisīt veselības problēmas, piemēram, vēzi un citas slimības. Lai nodrošinātu urāna iegūves drošību, ir nepieciešami atbilstoši aizsardzības pasākumi, piemēram, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana strādniekiem, atbilstoša ventilācija darba vietās un regulāra starojuma iedarbības uzraudzība. Svarīgi ir arī tas, lai ieguves uzņēmumi ievērotu piemērojamos drošības noteikumus un standartus, kā arī ieguldītu darbinieku apmācībā un kvalifikācijas celšanā, lai risinātu ar ieguvi saistītos riskus. Bet kas ir radioaktīvs materiāls un kāpēc urāns ir radioaktīvs? Radioaktīvs materiāls ir tāds, kas satur nestabilus ātomus. Tas nozīmē, ka to ātomu kodoli mēdz spontāni sadalīties un izstarot radioaktīvas daļas, piemēram, alfa, beta un gamma daļas.
Šīs daļiņas var būt kaitīgas cilvēka veselībai un videi, atkarībā no izstarotās radiācijas daudzuma un veida. Urāns ir radioaktīvs tieši tāpēc, ka tam ir šie nestabilie atomu kodoli. Konkrēti, urāns 235 ir nestabils urāna izotops, ko izmanto kodolenerģijas ražošanā. Tas ir tāpēc, ka to var šķelt neitroni ar jebkādu enerģiju, bet vislabāk to dara zemes enerģijas neitroni, kurus sauc par termiskajiem vai lēnajiem neitroniem. Savukārt urāns 238 ir nestabils izotops, kas dabīgi sastopams Zemes garozā un tiek mazāk izmantots kodolenerģijas ražošanā. Tas ir tāpēc, ka to šķel tikai neitroni ar augstu kinētisko enerģiju, jeb ātrie neitroni. Bet kas ir šie skaitļi aiz urāna nosaukuma? Tas ir saistīts ar masas skaitli. Urāns 235 satur 92 protonus un 143 neitronus kodolā. Un saskaitot abus, mēs iegūstam masu 235. Savukārt urāns 238 satur 92 protonus un 146 neitronus. Un saskaitot, iegūstam tā masas skaitli. Un gāze atomu kodols sadalās. Tas izdala radioaktīvas daļiņas, kas var būt bīstamas cilvēka veselībai un videi. Piemēram, alfa daļiņas var tikt bloķētas ar papīra lapu, bet beta un gama daļiņas var iekļūt cilvēka ķermenī un radīt neapdviezeļiskus bojājumus šūnām un dezoksiribonukleīnu skābi. Šī iemesla dēļ ir svarīgi ievērot atbilstošus drošības pasākumus, strādājot ar radioaktīviem materiāliem, tostarp urānu. Ja tev patīk seriāli, es ļoti iesaku HBO seriālu Černobiļa, kurā tiek skaidrots, kas notika Černobiļas atomelektrostacijas avārijā Ukrainā un kādu postu radiācija var nodarīt cilvēkiem un vietai, kur tā nonāk. Bet kur tiek izmantots urāns? Kā jau minēju video sākumā, urānu galvenokārt izmanto kā kurināmo kodola reaktoros, lai ražotu elektroenerģiju. Kad urāns tiek bombardēts ar neitroniem kodola reaktorā, notiek ķēdes reakcija, kas atbrīvo lielu daudzumu siltuma enerģijas. Šī enerģija pēc tam tiek izmantota tvaika radīšanai, kas darbina turbīnas un ģenerators, lai ražotu elektroenerģiju. Mēs esam izveidojuši video, kurā skaidrojam, kā darbojas kodolstacija. Un, ja jums ir interese, es beigās atstāšu kartīti ar šo video, lai jūs varētu to apskatīt. Urāns tiek izmantots arī kodolieroču ražošanai. Tas notiek, kad urāns 235 tiek bagātināts līdz augstākai koncentrācijai, izmantojot to pašu kodolskaldīšanās principu. Kad tas tiek bombardēts ar neitroniem, tas uzsāk ķēdes reakciju, kas atbrīvo daudz enerģijas. Papildus elektroenerģijas ražošanai un kodola bumbu izgatavošanai urānam ir arī dažādi citi pielietojumi dažādās jomās, piemēram, medicīnā. Kodols medicīnā izmanto urāna radioizotopus gan diagnostikai, gan slimību ārstēšanai. Piemēram, tas pats urāns 235 tiek izmantots radioaktīvo izotopu ražošanai, kurus var izmantot attēlveidošanas izmeklējumos, piemēram, datortomogrāfijā un scintigrāfijā. Savukārt urāns 238 tiek izmantots vēža terapijā, jo izdalītā radiācija spēj iznīcināt vēža šūnas. Urāns tiek izmantot arī kā kurināmais dažos kosmosa kuģu dzinēju veidos, piemēram, mazā mēroga kodolreaktoros. Enerģija, kas atbrīvojas kodola šķelšanās procesā, tiek izmantota šķidrumu uzsildīšanai, kas izplešās un griež turbīnas, radot mehānisko enerģiju dzinējspēkam. Tas tiek izmantots arī dažādās nozarēs, piemēram, keramikas un stikla ražošanā, kur to izmanto kā pigmentu, lai radītu krāsu un spīduma efektus. Urāns ir arī ķīmisks elements, kas ir svarīgs zinātniskiem un tehnoloģiskiem pētījumiem, un to izmanto dažādos eksperimentos un izpētēs. Piemēram, lai pētītu atomu kodola struktūru. To var izmantot pat krāsu ražošanā, fluorescējušās krāsās, kodola baterijās un pat centrālās apkuras sistēmās. Neskatoties uz to, ka tam ir dažādi pielietojumi, ir svarīgi uzsvērt, ka urāna izmantošana ir stingri regulēta un kontrolēta, jo tā ir ļoti radioaktīva viela. Vai tu zināji par visiem šiem urāna pielietojumiem? Vai tu domā, ka mums vajadzētu vairāk izmantot šo elementu elektroenerģijas ražošanai? Atstāj savu viedokli komentāros. Es gribu zināt. Es šeit blakus atstāšu divus video, kas jums varētu arī patikt. Un viens no tiem ir tieši tas video, kurā es runāju par kodolstacijām. Ja tev patika video, atstāj savu patīk, abonē kanālu un dalies ar video, lai vairāk cilvēku uzzinātu par urānu. Tas arī viss inženierijas cienītāji. Liels sveiciens un tiekamies nākamajā video.